šī ir mana māte, un viņa ir šī stāsta galvenā varone. Viņa ir cilvēks, kas ir piepildījis beidzot savu sapni un dara savu darbu ar mīlestību. Pastāst, ar ko tu nodarbojies? Pašlaik es nodarbojos ar diegu ievilkšanu overlockā, jo bez mīlestības arī diegu nevar kārtīgi ievilkt, bet, kā zināms, ja nav pareizie diegi, tad arī nekāda šūšana lāga nesanāks. Kad darbiņš ir piņķerīgs, bet to mēs izdarīsim, un tad varēs šūt tālāk. Jā. Un kas ir tava pamatnodarbošanās šobrīd? Šobrīd mana pamatnodarbošanās ir bērnu apģērbu darināšana. Un tieši darināšana, jo varētu teikt ražošana vai kaut ko citu, bet es pat ar savām rokām gan adu, gan šuju, gan izšuju, gan tamborēju, vārdu sakot, daru visu, lai kāds bērniņš tiktu pie skaista un galvenais ar mīlestību darināt apģērbu. Kā tu nonāci pie šīs idejas veidot bērnu apģērbu? Ideja pati laikam nonāca pie manis, jo man kaut kad senos laikos, kad es vēl pati ar lellēm spēlējos un šuvu viņām kleitas, un arī vēlāk, kad es pati sev šuvu kleitas un adīju un gribēju izskatīties briesmīgi smuka padomju laikos, tad man tas bija tāds sapnis, ka būtu baigi forši strādāt, audumi, pogi, diegi un kaut ko, un tik strādā un taisi skaistu. Lūk, un tad, kad pienāca tāds brīdis, ka vienkārši savā iepriekšējā darbā man vairs nebija ko darīt, bet dzīvot vajadzēja, tad bija jāsāk domāt, ko darīt. Lūk tā, un kāpēc ne bērnu apģērbi? Varētu domāt, ka mums it kā trūkst bērnu drēbi. Nē, bērnu drēbi ir daudz, bet pārsvarā jau tā ir lielākoties masu produkcija, kuri tiek šūta Ķīnā. Ir jau smukas drēbītes, bet tad, kad es redzu, ka bērnam tiek piesolīts nopirkt apģērbu no izteikti sintētiskas šķiedras, kas ir vienkārši riebīga, tad mana mīlošā sirds sašņaudzas sāpēs, un es domāju, nekad mūžā. Bērnam vajag skaistu, krāsainu, košu, miesai tīkamu un ērtu apģērbu, lai ar to varētu jauki dzīvoties un priecēt mammas acis un visus pārējos arī. Un tad pavasarī man tāds krāsu trakums uznāca. Es domāju, ka citiem arī varētu būt uznācis krāsu trakums pēc milzīgi garās, augstās un baltās ziemas, un tāpēc te ir saziedējušas visādas puķes, diezgan traki un koši, bet citi saka, ka sulīgi un garšīgi esot. Man arī tā liekas. Un kur tu realizē savas drēbes šūtās? Drēbes realizē pārsvarā, tas viss notiek Kaunciem ielas tirdziņā, jo būtībā jau nemaz jau tik sen es nestrādāju, tas ir tikai pusgads, druscītiņ vairāk. Tad vēl šis tas aiziet internetveikaliņā Pink Popī, ir klienti, kam es šuju speciāli, kas man ir ielāgojuši un iemīlējuši, un tas ir drusku savādāk šūt konkrētam bērniņam, jo tad jau, bet es neteikšu, ka es to daru vai kaut kā ar lielāku mīlestību vai mazāku mīlestību. Nē, vienkārši tas ir konkrēts bērns, bet te es varu tikai vienīgi iztēloties, kāds izskatīsies kāds bērniņš, kad uzvilks šīs drēbītes. Un tagad pastāsti, kur tu smēlies idejas saviem darbiem? Kur es smējos idejas? Vienkārši es spēlējos ar audumiem. Man ārprātīgi patīk dažādi audumu salikumi. Un, piemēram, šis te maģenta ar silti zaļo kopā. Tad kādreiz mūsu skolā mācīja, ka sarkans ar zaļu tas ir pilnīgi nepieļaujams krāsu salikums, bet mūsdienās vari droši spēlēties un nojaukt pilnīgi visas robežas. Protams, arī nevar jau tā uz dublo likt kopā, bet, piemēram, es domāju, ka šeit zili, zaļi, rozāts ir pavisam labi un koši. Vienkārši jābūt, laikam, kaut kādai iekšējai izjūtai. Nevar tā uz dublo likt krāsas kopā, jo salikt jau var tikai kā tas izskatīsies, bet man gribās, lai izskatītos tā, super! Vai tu esi kaut kur arī to mācījusies visu? Jā, es esmu pamācījusies druscīti Madonas mākslas skolā, bet vienkārši es skatos uz labiem paraugiem. Paraugi ir visur apkārt, gan dabā, ka tu paskaties, cik kolosāli zied tur veigēla krūms, vai kaut kur uz ielas, kaut kādos citos jau gatavos interjeros. Vienkārši skatos, un man laikam atmiņā tas piefiksējas,
cik skaisti izskatās un kā var spēlēties, un tad es arī uzdrošinos spēlēties un likt kopā. Tagad parunāsim par darba mīlestību. Vai tas ir tas, ko tu mīli, ko tu šobrīd arī dari? Jā, tā tas ir. Es vienkārši nespēju darīt ilgstošu darbu, ko es nemīlu. To ir pierādījusi mana iepriekšējā visa darbošanās, jo ātrāk vai vēlāk, kaut arī es metos ar lielu azartu daudzos darbos iekšā, tomēr pienākies brīdis, ka es jūtu, nē, tas nav mans, bet šobrīd ir pagājis pietiekami ilgs laiks un ļoti, ļoti intensīvā darbā, un man reizi nevienākas prātā doma, ka es to negribētu darīt, jo tā kā mums mīļotie rādās sapņos, tāpat arī man šis darbs rādās sapņos, un goda vārds tie ir superīgi sapņi.